kas te iekšā. Un kā tas stikls vienkārši taisni. Čau, čau! Tas ir Artams. Всем привет, я Артем, играю в хоккейной команде Мега. Молодчик! Netīšām pagājušajā nedēļā noskatījos pirmo video, kur iegādājāmies kemperu un nesanāca aizvest mājās. Un tur sākas ar to, ka ir pavasaris. Un pagājušajā nedēļā skatos, jau principā ir gandrīz rudens. Tā kā sapratu, ka vajag biku palēnāt tempus, un tāpēc šodien mums ir palīgā Arčau. Viņš laipni piekrita man palīdzēt. Skatīsimies, kas no tā sanāks. Bet noteikti jau tā, kas sanāk. Tā, izdomājām, sāksim ar šito stūri. Te principā jau koku mēs saremontējām. Sanāk, vajag putuplastu ielīmēt un finieru apšūt. Nosmērām visu ar līmīti. No lejas tad 80 taisam, ja? Super. Parāk, kas tur sanāca. O? Caurums ciet. Atlika tikai vēl no tās puses uzlīmēt kaut kādu metāla gabaliņu. Kādu laiku meklējām līme, nevarējām atrast, bet beigās atradām šādu Bonikolu 701. Domāts gan elastīgām virsmām, gan mēmbelēm. Artjom, pasmaidi. Aizpūšam ar puteņām šķirbas. Principā varēs arī šo sienu līdz finierī. No āras arī nostiprinājam. Stūrīši arī jau pamazām sāk nostiprināt. Šodien sanāca nostiprināt šito stūrīti. Te visu savedu kārtībā. Sanāca nostiprināt šito stūrīti. Un arī pie reizes arī sanāca šito stūrīti. Palika vēl ielika kaut kā šo gumiju, viņa cieta ir. Kaut kā jāizdomā, kā viņa šeit dabūt. Un šitas stūrīts mums bija vesels jau. Šodien darbiņus beidzam. Nu, jau ir baigi tumšs, bet šodienas rezultāts
stūrīti savedām kārtībā. Nu, kārtībā skaļi teikt, bet salīmējām, nosiltinājām. Tā kā ir vesels. Ir diena numur 2. Iebraucu Salaspils Kuršos nopirkti skrūvītes vakar beidās un arī nopirku tapešu līmi. Ir tāda viena ideja. Gribu pamēģināt, tā jau redzēs sanāks vai ne. Arķom! Šodienas darba plāns ir sataisīt to sienu, sataisīt šito sienu. Un gribētos uztaisīt arkas, tāpēc, ka šobrīd viņas ir par stipru. Jā, tas stūrīti ir papūša. Šitos vajadzēs pamainīt, šitos vajadzēs pamainīt. Skatīsimies, ko vēl. Esam demontējuši sapūšu koku. Varam sākt siltināt. Vakar iemēģinājām jaunu filmēšanas veidu timelapse. Pašam ļoti interesanti paskatīties, kā 6 stundu darbs ielien 1,5 minūtē. Vairākas reizes sanāca aizķert kameras statīvu, tāpēc fokus bieži mainās. Un vakar sanāca pastrādāt tā ilgāk, bija jau tumšs. Nesanāca uzfilmēt, bet vakar uztaisījām arkas. Vienu un otru. Tas ir gatavs un savedām kārtībā stūrīti. Bet šodien ir lietus. Un redzams, ka ir kaut kur mitrums. Vakar arī visu stūri nogājām ar hermētiķi, salikām visur gumiņas vietā, bet laikam kaut kur varbūt teklē. Jāgaida, kad beigsies lietus, tad varēs kaut ko turpināt. Tā kā pagaidām mazas pauzītes. Šodien ir diena numur 3. Otrā diena beidzās ar to, ka apšūtais stūrītis laida mazliet. Šiten bija mitrums un šiten. Es domāju, ka vainīgi pa šajienu, pa šitām reikām iet ūdens, nosilkonēsim visu te no augšas, nosilkonēsim tur no augšas un gan jau ūdens pazudīs. Tad doma šodien ir noņemt abus riteņus, iztīrīt bremžus, sistēmu, noņemt rūsas, tā, lai griežās, jo šobrīd viņi negriežās. Un doma ir pieslēgties pie elektrības. Vienreiz sākumā bijām slēgušies, kaut kādas lampiņas deg, kaut kādas nedeg. Saprast, ko tur jādara. Saprast darba apjomu. Tā kā aiziet. Šito pārēju mēs nopirkām 2-3 sērijas iepriekš, mēģinam slēgties. Tā, šitien ir.
Jā. Davai. Tu strādā. Viena deg. Deg numuru apgaismojums un gabarīti. Šitie gabarīti nedeg. Tā, tu ieslēgšu avāriju uguns. Abi deg. Un šis. Tā. Abi deg. Deg! Abas! Viena deg. Sanāk tie 2-3 mēneši atpakaļ daudz kas nedega, bet tur patīrījām tos kontaktus un tagad nedeg tikai viens šitas gabarīts. Tā kā tu līdz noņemsim stikliņu un pastīsimies, kas tur ir. Sanāk, šitā te lampiņa nedeg. Var redzēt, lampiņa vesela pati. Sanāk, vai no kontakta nav, vai no vats kaut kur nedaiet. Tūlīt meklēsim. Redz, kur ir plusiņš, un šitas sanāk atnāk mīnus. Un ja pieslēdz pa taisno pie šitiem, redz, ka lampiņa deg. Nu, deg. Ar šitien iekšā, kad ieliek, viņa nedeg. Tas nozīmē, kaut kur nav kontakta. Sanāk, šitam te kontaktam iet cauri. Viņš strādā. Šitas otrs kontakts viņš nestrādā. Sanāk, kaut kur šitamā vietā ir atsūbējis te vai kaut kā. Vai nu pielodēt. Nu, mēģināsim ar lodām, es nezinu, vai šitos metālus varētu, bet mēģināsim lodēt. Notīram kontaktiņas. Mēģināsim lodēt. Kaut kādu šitādu sanāca uzlodēt. Un arī šito pieliekot. Var redzēt? Jā. Iet cauri signāls. Šito sataisījām, bet tagad otra nedeg arī vairāk. Tā kā izjauksim to arī, paskatīsimies, kas ar kontaktu. Gabarīti deg, bremzes deg, avārijas gaismas deg, viss strādā. Izjauksim šito, ieļosim visu, un tā jau to pašu izdarīsim otrā pusē. Tāds negaidīts pārsteigums. Redz, ko ir atlūzis. Vajadzēs metināt. Izvilku ārā veco labo metināmo aparātu. Gadi 5 nostāvēja bez darba. Nolikām vietā apmēram. Tūlīt ar leksi visi notīrīsim un mēģināsim metināt. Sveiciens manam metināšanas skolotājam Valentīnam. Tā, nu, šitās puses pieķērām. Tagad vajag pieķert no otras puses, kā smuki vieta apstājās. Piemetinājām, diku piekrāsojām, pamaidījām pacelt tik augstu. Sanāk, viss svars metinājuma bija uz dankatu, jo pacēlām kemperi augšā un kādu stundu nostāvēja iekšā kemperī gājām. Un gribās domāt, ka tas metinājums turēs. Jā, sanāk, izņemsim veco
hermētiķi ārā no šitiem abiem. Mēģināsim jaunu ārā. Izkasam veiksmīgi veco silikonu. Izpūšam visu ar gaisu, lai nebūtu kaut kādu mazo gružu. Cītīgi attaukojam visu. Kemperīts pēc 2-3 mēnešu stāvēšanas dodas savā mazajā pastaigā. Notestēsim, turpat atpakaļ pabrauksim, kā uzvedās. Visas uguns strādā, viss ripo, bremzes kaut kādas arī ir. Var teikt, tests ir veiksmīgs. Tikko pavizinājāmies, iekšā pasēdēja, viss turās, nekas nekrīt nost. Tā kā maza 3 dienu uzvariņa ir. Visiem liels paldies, kas noskatījās, tiekamies jau drīz!